Labdien! Esam atpakaļ pārbaudas laikā. Mans vārds ir Krišāns Lācis, un mēs turpināsim sarunu ar Arti Šlosbergu. Iepriekš iesākto. Pagājušajā epizodē mēs runājām par latviešiem un komunistiem. Šajā epizodē savukārt apspriedīsim Latvijas pēdējo 30 gadu finansu un ekonomikas politikas kritiku no jauno kreiso puses, un Artis Šlosbergs piedāvās iebildes. Pievērsīsimies jaunajiem kreisajiem un tēmai, kas ir arī tev tuva, proti monetārajai politikai, ekonomikai. Un, viens konkrēts personāžs man ir ieinteresējis. Latvijas jauno kreiso tāds kā uzlēcošā zvaigzne, Andris Šuvājevs, studējis, kur viņš tika studējis Lielbritānijā, tur dažādās Lielbritānijas universitātēs, atgriezies Latvijā un piedāvā diezgan sakarīgu lasījumu, Latvijas nesenās vēstures lasījumu pēdējo 30 gadu, diezgan jēdzīgs pārdoms par reakciju uz, par diezgan vājo mūsu valstī reakciju uz krīzi, lielo krīzi, 2007. 2008. gadu, un, protams, tad arī plašāka kritika vispār par Latvijas ekonomiskās politikas kopējo ievirzi pēdējos 30 gados, proti tas tāds lamu vārds, kas arī pie Šuvājeva kunga parādās, proti neoliberālisms kā galvenais vaininieks, proti šis uzsvars uz jau kopš 90. gadu pirmā sākuma, ka tirgus visu pats atrisinās, valstī ir jādara pēc iespējas mazāk, kur Šuvājevs kaut kādā ziņā pamatoti norāda uz šīs politikas krahu, ko latviešu jaunie kreisie neredz sauc par reirismu, ka mums ir jāsako līdzi tikai saskaņā ar jaunās vienotības un arī valde Dombrovska politika. Mums ir vairāk jāsako līdzi, kam tur savam IKP rādītājiem, parādu joslai un tīri, kā jaunie kreisie saka, Excel tabulām, aiz kurām pazūd īstais cilvēks, ar kuram galā politiķu lēmumu svars ir pašam jāiznes. Un pašu Šuvājevu gadījumā uzreiz vērsim pie ragiem. Ekonomikas ziņā Šuvājevim ir tādi konkrēti rosinājumi, par ko es gribētu uzdot jautājumu. Proti, viņš visu laiku saka, ka valsts principā var nemaksāt parādu. Mēs varam aizņemties, un ka šis, ko angliski sauc public debt, ārējais parāds, vai ne latviski, tas ir valsts ārējais parāds, ka tas ir kaut kas, ka tas ir nevis kaut kas slikts, bet, ka mēs varam aizņemties un tad, veiksmīgi kaut kur ieguldīt dažādos sociālajos sektoros, un, protams, līdz ar to palielināt valsts lomu un iesaisti, un tad, veidot jēdzīgāku un sakarīgāku Latvijas politiku. Bet tā galvenā doma, kas laika atkārtojās, ir, ka aizņemšanās nav nekas slikts. Aizņemšanās noteikti var arī nebūt nekas slikts, bet aizņemšanās vienmēr jābūt ar kaut kādu noteiktu mērķi, un tam mērķim būtu jābūt radīt jaunu vērtību, lai jūs spētu šo parādu atdot, un jums vēl būtu kāds pārpalikums. Pretējā gadījumā aizņemšanās negatīvi ietekmēs, ja ne jūs, tad jūsu bērnus. Šeit varbūt gribētu pretnostādīt tādā gadījumā šo repliku vai šo domu ar nesenajiem izteikumiem, ko es uzgāju sociālajos tīklos no Ošlēkunga, kurš arī ir visai zināms cilvēks, kurš izsakās par ekonomikas jautājumiem Latvijā. Ko viņš saka, es citēju, mēs esam šogad vien par kādiem pāris miljardiem palielinājuši valsts parādu, kas nozīmē, ka tas vienu dienu būs jāatdod. Viņš atgādina. Un kurš to atdos? Bērni, kuri vēl nav piedzimuši. Ja? Tad, mēs nevaram īsti aizbēgt no Excel. Ja? Cilvēki saka, nevajag koncentrēties uz to Excel, jāapskatās aiz koka stāv mežs vai spēt saskatīt šo kopskatu. Es galīgi nenoraidu šo domu, tiešām ir jāspēj saskatīt kopstatu, bet nav tādas lietas kā brīvs siers. Ja? Brīvs siers ir tikai peļņas slazdā, un parāds būs jāatdod, vai arī, tad jāprot pamatot, kāpēc jūs uzskatāt, ka šis parāds nebūs jādod. Iespējams, ka jūs domājat, ka šis parāds tiks norakstīts, bet tad jums jāprot pamatot, kāpēc tā būs un kāpēc tā ir uzticama prognoze. Jūs negribētu atrasties situācijā, kur mēs esam aizņēmušies vairākus miljardus un tie jādod mūsu bērniem. Iespējams, ka kreisiem nav tādas sasaistes ar nākamu paudzi un viņi nedomā, kā viņu bērni to atdos. Šuvājeva kungs konkrēti saka, ka
parāds pat nebūs jāatdod. Mēs varam... Labi, skaidrs, tad uzstādījums ir, ka Eiropas centrālā banka, piemēram, to norakstīs. Jā, to viņš arī vairāk kārt ir uzsvērs, ka mums ir jāizdara šis spiediens caur dažādām pat... Jā, bet mēs jau esam bijuši Starptautiskā valūtas fonda programmā. Mēs zinām, ko nozīmē norakstīt parādu. Jā. Tāpat vien onkuļi no šādām organizācijām parādus nenorakst. Viņi atbrauc ar savu koferi, viņus aizved uz ministru kabinetu, viņi uzkāpja augšā un viņi uzstāda savas prasības. Jā. Viņi varēs pateikt, jums jāievieš tas, jums jāsāc cukurfabrika, piemēram, un tā tālāk jāsagriež kuģi. Jā. Tie ir populāri visiem zinām piemēri, bet dar atcerēties, un tad es varētu piekrist tēzei, lūdzu, aizņemsimies maksimāli daudz naudas, ja mēs zinām, ka tu norakstīs ar mums tīkamiem nosacījumiem. Bet kā mēs varam zināt, ka tie nosacījumi būs mums tīkami? Ir īpaši situācijā, kad Latvija tīri finansu ziņā nemaz nav suverēna valsts, vai ne? Mēs esam ļoti atkarīgi no Eiropas centrālās bankas, Lūk, jā, protams, mūsu valūta ir eiro, un eiro politiku diktē Eiropas centrālā banka. Jā, un mums tur ir sava balss, līdz nesenam laikam patiesībā šī balss bija nedaudz neaktīva, kā mēs zinām, citu notikumu sakarā. Mūsu Latvijas centrālās bankas vadītājs tika apsūdzēts. Pieņemsim šo uzklausu, bet viņš nākamajā brīdī teiks, labi, bet viņš gan ir eiroskeptisks, ja salīdzina ar citiem partijas progresīvie cilvēkiem, kuri paši mēdz atsauties uz Švajo kungu. Viņš ir eiroskeptisks tādā ziņā, ka viņš tiešām norāda uz ekonomiskās suverenitātes zudumu Latvijā, uz to, ka Eiropas Savienības procesus vidusmēra tādam balsotājiem demokrātiskā sabiedrībā ļoti grūti ietekmēt. Viņš norāda uz to, protams, cik oligarhiska principā ir šī Eiropas vispār centrālais ekonomisks iekārtojums, kā darbojas, bet tas galvenais rosinājums viņam ir, proti, vienkārši labi nonākot īstiem cilvēkiem pie īstajām varas svirām un kaut kā īstajām tām politikas idejām cirkulējot, var vienkārši panākt, ka Eiropas centrālā banka sadrukā vairāk naudu. Tā arī ir noticis, jā, ar to nevar strīdēties, jā, tad Eiropas centrālā banka ir sadrukājusi tik daudz naudas, kā mēs vēl nevarējām iedomāties. Patiesībā, ja to var salīdzināt ar kara laiku, ja mēs paskatāmies uz dažādām ekonomikas līknēm, un šeit ir runa tieši par monetāro ekspansiju, jā, tad monetāra ekspansija parasti notiek tieši šādos periodos, kad ir karš, jā, neilgi pirms Pirmā pasaules kara un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies, kā centrālās bankas rīkojās tādos apstākļos, jā, tad vienkārši šī nauda tiek sadrukāta. Jā. Kāpēc tā tiek sadrukāta? Tāpēc, ka mēs dzīvojam patiesībā Keinza pasaulē, jā, kur naudai vairs nav faktiski piesaista pie kāda dārga metāla, piemēram. Jā. Laikā, kad karalim nauda nebija pilnībā viņa varā, ja, tad nauda bija sasaistīta ar kādu dārgmetālu. Tu nevar atrast vienkārši vairāk zelta. Ja, zelta ir tik, cik tā ir. Tagad, kad šis piesaistes nav, faktiski, ja, mēs varam sadrukāt, bet ir riski. Ja, mēs varam paskatīties tādu iedzienu kā debt to GDP ratio, ko var teikt kā aizņēmums pret IKP. Ja, tad tas jau vadošajām ekonomikām sastāv vairāk kā 100%. Ir vairākas valstis, kur tas jau ir aizgājis vairāk kā 100% no IKP. Ja. Patiesībā ekonomisti jau runā, ka pie 70 vai vairāk rodās jau negatīvas blaknes. Ja. Jo jums šis ārējais parāds ir jāapkalpo. Ja. Nav tā, ka jūs šobrīd varat izvairīties no ārējā parāda apkalpošanas. Piemēram, nesen, ja, mēs lasījām, ka Kenijā ārējā parāda apkalpošana gadus maksā viņiem 11 miljardus. Ja? Un tas sastāda 66 vai sastādīs 2022. Gadā sastādīs 66% no iekšējās ieņēmumiem, no visiem iekšējiem ieņēmumiem. Tātad, lūdzu, mēs varam aizņemties, bet ir jāprot paskaidrot, ja? Kā mēs to naudu ieguldīsim, lai uztaisītu vēl vairāk naudas, un mēs to spētu atdot. Ja? Tas, kas, man liekas, fonā visu laiku šo Ajovā un arī citu jauno kreiso izteikumiem par vairāk naudas drukāšanu glūn, ir tāds jēdziens, ko sauc par jauno monetāro teoriju.
Viņi tomēr piesauka, ka tas ir tas lielā atbilde uz ekonomisku ortodoksiju, jeb kā to reizēm mēs saucam, Čikāgas skolu vai austriešu skolu, kas ilgstoši valdījusi, tā skaitā arī monetārajā politikā. Viņi saka, lūk, šī jaunā pieeja ir atbilde. Tu varbūt varētu paskaidrot tiešām, ko viņi domā šo jauno monetāro teoriju, un vai tas ir kaut kas sakarīgs? Nē, es baidos, ka tas nav nekas sakarīgs. Un te pirmkārt ir jānošķir, ja mēs runājam par ASV kontekstu, tas izskatās pavisam savādāk. Ja? Jo pirmkārt, ja mēs runājam par dolāru, tad tā ir rezerves valūta. Ja? Un mēs varam pilnīgi mierīgi izdalīt šo stāstu par ASV. Tur ir savi apstākļi, kāpēc ASV var darīt lietas arī monetārajā ziņā, ko nevar atļauties darīt citi. Ja? Tad šī skola nāk tieši no ASV. Un līdz ar to cilvēkiem, kas to proponēja, būtu jāpaskaidro, kā tas īsti strādās tādās savienībās kā Eiropas Savienība, kur tomēr mums ir valūta, kuru lieto daudzi starptautiskajā tirdzniecībā, bet mēs neesam ASV dolāra statusā. Ja. Otrakārt, ir zīmīgi, ka tu teici, ka tie ir kreisie, kas to piedāvā. Es gribētu teikt, ka tieši otrādi kreisie ir tie, kas tam pretojās. Jo līdz ar šādu monetāru politiku pilnīgi dabiski nāk arī zināms inflācijas līmenis. Ja? Un kas tad iesit pa kabatu visstiprāk? Kuram sabiedrības slānim inflācija iesit pa kabatu visstiprāk? Bagātie spēs pielāgoties mazākai vai augstākai inflācijai. Viņi prasīs to izdarīt. Pa kabatu inflācijas gadījumā visvairāk sit tieši maznodrošinātajiem. Līdz ar to es kaut kā varbūt iebilstu par to apzīmējumu kreisie. Ja? Un ja jūs esat kreisie, tad lūdzu izskaidrojiet, kā mēs tiksim galā ar inflāciju, ja tāda nāks. Un kā mēs varam to novērot pēdējo pusotru gadu laikā, ja? Tieši kas attiecās uz precēm, kas attiecās uz koku materiāliem, naftu, dažādiem metāliem un tā tālāk. Cenas ir pieaugušas ārkārtīgi. Nav teikts, ka tas saglabāsies. Neviens no mums nevar paredzēt nākotni un cik tālu runa par ekonomiku. Viss ir diezgan neskaidrs, bet lūdzu, tad vajadzētu rast atbildi uz šo jautājumu. Ja? Kas ir inflācija un kā mēs ar to tiksim galā? Ļoti bieži arī šie paši kreisie saka, ka par inflāciju īstenībā pat nevajag uztraukties, viņuprāt. Ir tāds ideoloģiskās pozīcijas noskaidrojošās aptaujas, kur tiek piedāvāts tāds vai izvēles, kur politisko koordinātu testā tur arī ir uzdots tās jautājums, par ko vajadzētu vairāk uztraukties, par nodarbinātības līmeni, bezdarba līmeni vai par inflāciju. Protams, šīs divas lietas tiek pretstatītas un parasti, kas arī no tā jautājuma atbildēm tiek prognozēts, ka kreisie teiks, bezdarba un nodarbinātības līmenis, tev par to vajadzētu vairāk uztraukties. Tas ir pats svarīgākais, tas ir numur 1. Ja. Labi, tā var būt, bet joprojām es lūgtu paskaidrot, kā augstas inflācijas apstākļos viņi nodarbinās, viņi sasniegs pilnīgu nodarbinātību. Ja? Tas, ko sauc par full employment, ja? vai tuvu pie tā. Nākamais līmenis arī jauniem kreisiem būtu, ka valstī būtu jāregulē cenas. Jā, protams, valstī jāregulē cenas. Vēl jau ir tādas zinātniskas fantastikas idejas, kas pavisam drīz vairs nebūs fantastika, un tas ir tas, ko sauc par CBDC, ja, tātad Central Bank Digital Currencies, vai centrālo banku digitālās valūtas vai kriptovalūtas. Ja. Tas pavisam noteikti būs. Daudzas centrālās bankas jau pie tā strādā, tajā skaitā arī ECB. Un tur gan ir pieejami dažādi ļoti radikāli monetārās politikas un fiskālās politikas rīki. Ja? Principā centrālā banka var noteikt dažāda veida nosacījums jūsu naudai. Ja? Ja nauda ir jūsu makā, tā vienkārši ir. Tā lēnām zaudē vērtību. Dažreiz tā zaudē vērtību ātrāk, dažreiz vērtība pat pieaug. Bet centrālā banka nevar ielīst jūsu makā. Ja jums tā nauda ir, viņa ir. Bet līdz ar šīm centrālo banku digitālajām valūtām pavērās plašas iespējas, piemēram, noteikt negatīvās likmes. Ja? Iedomāsimies, ka jūsu algas maciņš stāv tādā kontā, un tas zaudē vērtību ar noteiktu procentu katru mēnesi. Ja? Tādējādi
Daži ekonomisti apgalvo, ja mēs varētu veicināt, piemēram, naudas apriti. Ja jūs zināt, ka naudas vērtība jums kritīs, jūs kaut kā steigsiet to ieguldīt. Ja. Bet, jāskatās arī uz medaļas otras pusi. Ja. Ko nozīmē šādi, tas, ko sauc par zero interest rate vai negative interest, negatīvas vai nulles maksājumi, ja. šie parāda maksājumi. Tas nozīmē arī to, ka ir tā medaļas otrs puses, kas ir pensiju fondi. Ja? Mums katram droši vien jau šodien ir pensijas fondi, kas iegulda dažāda veida vērtspapīros un tajā skaitā obligācijās. Ja ir šāda vide, kur šie maksājumi ir nepietiekoši, tad tas draud apdraudēt arī mūsu pensiju sistēmu. Ja? Tad būtu jāprot rast kāda kompleksa atbilde, kā iziet no šādas situācijas. Vēl viena lieta, ko Šuvājevs kritizē, šajā klasiskajā ekonomikas ortodoksijā, ir proti vispār interesi par zelta standartu. Par zeltu, ka tas mūsdienu ekonomikā neko nenozīmē, bet tāpat laikā, kad mēs paskatāmies ciparus, viena aina uzreiz kļūst tāda acīm redzama, krīt acīs, proti ka valsts, kuras interesējas ilgtermiņā par savu suverenitāti, tomēr joprojām iegulda naudu zelta iepirkšanā. Jā. Jā. Kāpēc? Vai tas 21. gadsimtā vispār vēl zelta standarts? Vai ko tas nozīmē? Jā, tā ir ļoti interesanti. Tas patiešām ir ļoti interesants jautājums. Jā. Mēs te varam arī atsaukties, piemēram, uz slaveno investoru Warren Buffett, kurš teica, zelts ir vienkārši klucis, kas stāv seifā un neko nedara. Jā. Ne jums zelts strādā, kad jūs guļat. Jā. Pretēji, piemēram, kādam aktīvam, kur jūs nopirkt, tas aktīvs strādātu, jā, jūsu labā. Un zelts vienkārši fiksēti guļ seifā. Tad jautājums ir, kāpēc tomēr centrālajām bankām joprojām ir zelta rezerves. Un ne tikai tas, bet kopš 2010. gada tās ir pieaugušas vairākas reizes. Ja? Un pat šajos apstākļos pērn un vēl iepriekš vairākas valstis ir izlēmušas šīs rezerves ievērojami palielināt. Tātad varētu teikt, kas tas par arheismu, ja? Zeltam ir tāda īpašība, ka to nevar vienkārši pavairot. Ja? Tieši tā ir tāda, kā, ja mēs iedomājamies svarus, tas ir tāds tā kā pretsvars tam, kas notiek ar šo monetāro politiku. Iespējams, tā ir tāda kā risku menedžēšana. Ja? Jo kaut kādā brīdī, ja valūtai nav seguma, tad investoriem arī zūd pārliecība par to. Un tad to vajag kaut kā balansēt. Ja? Un es domāju, ka centrālās bankas vienmēr domā par variantu A, B un C. Zelts droši vien vairs nebūs nozīmīgs tad, kad mēs būsim starp galaktiska sabiedrība. Ja? Kad mēs varēsim braukt uz mēnesi citām planētām un to zeltu iegūt arī tur vai iesūtīt kādu robotu. Vai platīnu uz Marsa, piemēram. Bet ir vērts atcerēties, ka zelts tomēr ir tas, ko dažkārt pat sauc par dieva naudu. Jā, tas ir tāpēc, ka tā ir vērtība, kas ir minēta arī pat Bībelē un senāk. Jā. Un, protams, ka sabiedrība daļu savas nopelnītās vērtības vēlas saglabāt. Un tam ir labs iemesls, ja mēs paskatāmies uz valūtām. Jā. Mēs varam paskatīties uz piemēram, Holandas vai Nīderlandes valūta, kas vienā brīdī, īsu brīdi dominēja pasaulē un bija tā saucamā pasaules rezerves valūta. Tad bija florīna, ja, no Florences. Tad bija Portugāla, Spānija, Lielbritānijas pounds sterlings. Ko mēs varam redzēt no vēstures? No vēstures ir jāmācās, un mēs varam redzēt, ka kopš 1450. gada valūtas ir mainījušās ik pēc dekādēm. Ja? Tātad tas nav nekas tāds, kas spēj eksistēt mūžīgi. Pavisam noteikti, ka arī ASV dolāram kādreiz pienāks kaut kāds pārmaiņu laiks, ja, kad tas zaudēs šo savu statusu, vismaz globālās rezerves valūtas statusu. Un tas ir veids, kā piesaistīt vērtību. Tātad zelts ir veids, kā pārdzīvot to. Jo jūs varat, piemēram, atgriezties pirms 100 gadiem vai 120 gadiem Londonā un ar to pašu zelta apjomu jūs varat nopirkt pieklājīgu uzvalku. Atgriežoties šodien, jūs ar to pašu zelta apjomu tāpat varēsiet nopirkt to pašu. Ja? Tad zelts vairāk vai mazāk saglabā savu vērtību. Protams, ir savu kritumu, ir savu kāpumu, bet tad zelts spēja cauri gadsimtiem saglabāt savu vērtību. Tā ir tā īsa atbilde.
Skaidrs, ka starpkara periodā pasaulē pirms vispār cilvēki sāk atteikties no zelta standarta. Starpkara Latvijā, protams, mums bija diezgan liela, vai ne, zelta uzkrājumi, kas arī sedza tobrīd diezgan stipro latu. Bet mūsdienu Latvijā jautājums ir, ko mūsdienu Latvija šajā strauji mainīgajā digitālo valūtu, arī vispār nefizisko norēķinu pasaulē un arī šo tiešām trako makroekonomisko procesu pasaulē, ko mēs varam darīt tajā ierobežotajā laukā, kas mums ir atvēlēts, dzīvojot tādā gandrīz neesošas ekonomiskās suverenitātes apstākļos. Es nezinu, varbūt tev ir kāda doma? Protams, ka katrs indivīds var darīt, kā viņam patīk, un tas pagaidām mums vēl ir iespējams. Ja? Tātad mēs varam par to domāt, un es domāju, ka konservatīviem noteikti ir jādomā par to, kas ir nauda un kā šī vērtība rodās. Un kā mēs to spēsim saglabāt nākamajām paudzēm, piemēram. Ja? Tātad par to ir vērts domāt. Te ir vērts arī ieskatīties tādā kriptovalūtā kā Bitcoin. Es nemēģināšu runāt par visu to spekulāciju, kas ir fonā, ja, ap visu to. Es vienkārši vēlos atsaukties uz to motivāciju, kāpēc šis pseidonīms, ja, Satoshi Nakamoto radīja Bitcoin. Tas notika pēc krīzes periodā, ja, pēc lielās krīzes, kuru mēs piedzīvojām. Un kā viņš pats raksta šajā savā izpētes darbā par Bitcoin, kur viņš apraksta šo sistēmu, vajag kaut kādu instrumentu, kā ierobežot politiķu un centrālo banku patvaļu, vienkārši sadrukāt naudu tik, cik ir nepieciešams, ja, jo tas nav bez konsekvencēm. Tad, lūk, šāda kripto sistēma tika radīta, noteica tādu arbitrāru limitu, ja, šķiet 21 tūkstoši bitkoinu, un tas ir tas galējais skaitlis. Protams, ka tā vienalga ir sociālā vienošanās. Ja. Neviens jau neliedz programmētājiem, kas to šobrīd kontrolē, vienoties un dubultot šo summu. Ja. Tad īsti nekas nav drošs, izņemot tādu, kas ir patiešām fizisks. Jo jūs, protams, varat vienoties, dabūt vairāk derīgo izrakteņu, tādu kā sudraba vai zelta, bet tad jums tiešām ir jāņem tas kaplis rokā un jāiegulda tā nauda. Tur nav cita iespēja. Pirms mēs noslēdzam, varbūt tiešām mēs vēl 5 minūtēs varam paspēt šo kaut cik atrisināt. Jautājums, protams, ir sarežģīts, jo vēl viena lieta, pret ko konsekventi jaunie kreisie vēršās, ir šī tomēr tā saucamā austriešu skola, kurai mēdz piedēvēt, manuprāt, reizēm arī nepamatot lielu ietekmi, ne tikai vai ne uz Latvijas 90. gadu ekonomiskajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem. Tas ir daudz globālāka ietekme. Ar austriešu skolu tas absolūti nekā nav saistīts. Gan, jā, tas droši vien viņi varētu atsaukties uz Miltonu Friedmanu un monetāristiem, kam bija zinām ietekme Latvijā caur profesoru Vidiņu. Jā, bet austriešu skola netū nav stāvējusi pie Latvijas ekonomiskās politikas izveides. Jo tiešām viņi mēdz samest kopā, visus kopā. Viņi samet kopā Friedmanu, Mīzesu, Hajeku, un tie ir tie galvenie sliktie, dēļ kuriem mēs šobrīd atrodamies bēdīgajā situācijā. Liela daļa Austruma Eiropas, tiek norādīta arī pat post-Tečers Lielbritānija un post-Reigana ASV, kur tiešām neoliberālisms, ar kuru tiek nereti vienādot arī austriešu skolu, ir tie galvenie vaininieki pie pašreizējās situācijas, bet man pašam, piemēram, palasot Hajeku, rodas iespējas, ka mums Latvijā vajadzētu vairāk šāda veida kapitālismu, nevis mazāk, kā to jaunie kreisie saka, proti lielāku tiešām pašiniciatīvu, mazāk valsts iesaisti kaut kādos sektoros, kur tas nav vajadzīgs, jo tu nenolieks, vai ne, ka ļoti bieži tiešām rodas iespējas, ka nevis vienkārši Latvijas valsts neiesaistās ekonomikā, kāds varētu šķist pirmajā brīdī. 90. gadu izskaņā. Tas uzsvars bija uz lielāku privatizāciju, tirgus viss pats atrisinās, bet mēs joprojām, tas iespējas tomēr ir tāds, ka valsts daudz kur iesaistās. Un iesaistās, ka rezultāts ir neproduktīvs gal galā. Kaut kādā ziņā sakojot līdzi šīm tā saucamajām neoliberālismu dogmām, un tas līdzīgi, kā mēs iepriekš sarunā ar Jānsu runājam, ka tai atbildē būtu jābūt tādai, ka valstī ir jāiesaistās tajos ekonomikas sektoros, kur tas ir vajadzīgs, un nav jāiesaistās tur, kur tas nav vajadzīgs, bet tad, kur mēs novelkam tieši tā, tas līniju. Par to ekonomiku, ja, kas visu atrisina, kā teica Maynards Keynes, ekonomika spēja būt iracionāli ilgāk, kā man pietiks nauda ar to spekulēt, ja to pārfrazē nedaudz.
Tā kā ekonomika patiešām droši vien visu atrisina, ja mēs paskatāmies daudz paudžu perspektīvā. Bet mums jau interesē šeit un tagad, vai ne? Runājot par neoliberālismu, lai ko tas arī nozīmētu, vismaz austriešu skolai, manuprāt, nebūtu nekādu dziļu iebildumu pret tirgus regulāciju, ja tas nozīmētu veicināt konkurenci. Un ja mēs paskatāmies arī uz konservatīvo politiku pirms tiešām šī neoliberālisma, tad tieši konservatīvie bija tie, kas iestājās par to saucamo antitrust. Ja cik tālu, piemēram, mēs runājam par ASV kontekstu, tad tur bija ļoti stingra uzraudzība, tieši kas attiecās uz monopolu iedibināšanu un kontroli. Tieši Reigana laikā, piemēram, sadalīja lielo monopolu. Man šķiet, ka tas bija Bell Labs. Un vēl pirms tam, vēl kāda republikāņu prezidenta laikā, sadalīja arī Standard Oil, kas bija, protams, viens no nopietnākajiem naftas uzņēmumiem, un tā vērtība bija neizmērojama. Pavisam pamatot sadalīja, jo tādā veidā tu tieši pretēji veicina konkurenci, un konkurences tirgu ir pilnīgi nepieciešama. Tātad no tāda aspekta es neredzu nekādu problēmu, ja valsts iejaucās tirgu. Un es domāju, ka kad republikāņi atkal nāks pie varas, piemēram, ASV, viņi noteikti to arī risinās, kas attiecās, cik tālu tas attiecās uz to saucamo big tech, vai sociālo tīklu milžiem, tādiem kā Facebook un Google. Tas nav viennozīmīgs jautājums par iejaukšanos vai neiejaukšanos, jāiejaucas saprātīgi. Arī pirms mēs noslēdzam arī jaunākās ziņas no Lielbritānijas, kā šī pati ļoti pro-kapitalistiskā valdība Borisa Džonsona vadībā, piemēram, pēdējo gadu faktiski velta lielākai valsts iesaistē noteiktos sektoros. Viņi, man liekas, pirms pāris mēnešiem faktiski nacionalizēja dzelzceļus, ja nemaldos. Un šobrīd viņi, man liekas, tas bija vakardienas, tas sanāk 1. augusta tāds paziņojums, ka viņi nacionalizē lielu daļu no kādas bija tērauda rūpniecības sektoru. Es neatceros tas firmas nosaukumu, bet ka valsts pārņem savā paspārnē. Un kā tu? Jā. Ir tādas jomas kā dzelzceļi tiešām, kur tas pat varētu būt ticams kā labs arguments. To pašu mēs, piemēram, varam teikt arī par optiku, starp citu, par interneta vadiem, kas ir daļa no infrastruktūras. Un ir tāda ekonomista argumenta, kas uzskata, ka patiešām būtu labi, ja valsts tādas centrālos sektors turētu pie sevis un tad izdalītu, attiecīgi, jo tur ir nepieciešams ārkārtīgi liels kapitāla iesaiste un attiecīgi valsts tad var līdzvērtīgi to sadalīt un tad arī veicināt to konkurenci tieši par to pakalpojumu piedāvāšanu. Tad tur var izpausties tie, kas vēlās to pakalpojumu piedāvāt. Ideja droši vien ir apsveicama, cik tālu tas attiecās uz tādām nozarēm un kas attiecās par tām dzelzrūdas kompānijām, tas droši vien arī ir daļai valsts drošības jautājums. Kā mēs redzam, Ķīna, piemēram, ļoti aktīvi uzpērk gan Lielbritānijas, gan Vācijas uzņēmumus, kas, piemēram, taisa čipus mūsu datoros, dažādi veidi citas iekārtas, kas ir saistītas arī ar valsts drošību. Es domāju, ka tādā izpratnē valsts iejaukšanās ir pamatota, ja tā atsaucās uz drošību, bet arī tur mēs varam visu novest līdz absurdam. Un valsts var teikt, pilnīgi viss ir valsts drošība. Kā Krievijā. Runa ir par vidusceļu. Runa par vidusceļu, un galā šīs jaunās pārvirzes, gan arī, kas notiek ASV, konservatīvo spārnu ekonomikas izpratnē, gan arī Lielbritānijā, agrāk vai vēlāk tam jānonāk arī līdz Latvijai, un, manuprāt, tas galā varētu izraut ķebli zem Latvijas jauno kreiso argumentiem un apsūdzībām, izdabāšana oligarhistiem un kapitālistiem. Labi, šodien noslēgsim. Ar jums kopā bija Krišāns Lācis un Artis Šlosbergs. Cerams, tiksimies ar Arti vēl kādreiz. Visu labu! Visu labu! Ja tevi uzrunā raidraksts Pārbaudas laiks, atbalsti tā veidošanu ar nelielu ziedojumu. Mēs esam neatkarīga biedrība, mums nav liela sponsora, bet mūsu mērķi ir lieli. Ziedojot, tu atbalstīsi mūsu brīvību veidot kvalitatīvus ierakstus par Latvijai svarīgām tēmām. Ziedojumu kontu atradīsi aprakstā. Paldies par tavu ziedojumu!